Latvijā nav mājas spēļu priekšrocības. Okay. Jā, tā kā... Izaicinājums VF faniem. Tieši tā izaicinājums VF un arī Ventspils faniem. Tā ir vienkārši cilvēka daba. Ja tu nepieskaries bumbai, tu neesi tik ieinteresēts spēlēt aizsardzībā. No Vācijas 2. līgas tiek līdz Latvijas-Igaunijas basketbola līgai un tagad spēlēs lielajā finālā. Kurš labākais spēlētājs? Es esmu labākais spēlētājs. Tagad ir jautājums, vai tu esi aprunājies ar Tartu komandas biedru? Ne. Jā, tā kā tur tas ir, šis ir tas jautājums. Ja mēs kļūdamies pret Prometēju, Prometējs lido. Ja būtu jāspēlē līdz 3 uzvarām, jā, tad iespējams būtu atkal līdzīgs rezultāts 3-1. Es teiktu tā VFam par labu. Vienā spēlē var notikt jebkas. Jābūt bombai. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Sveiciens PAFBET Shootaround. Protams, raidījumā par un ap PAFBET Latvijas-Igaunijas basketbola līgu, kurā esam ļoti tuvu tam, lai noskaidrotu jaunos čempionus. Jaunos vai joprojām esošos, arī to mēs noskaidrosim šajā nedēļas nogalē. Tallinā, kur norisināsies fināls, un Rīgā savukārt tiks aizdīta spēle par bronzu. Bet par visu mēs šodien kopā runāsim, vērtēsim, analizēsim, arī paprognozēsim kopā ar Haraldu Kārli. Čau! Čau! Harald, pagājušo gadu uz raidījumu tu nāci kā Latvijas Universitātes menedžeris. Šobrīd es tev vairs neredzu pie Latvijas Universitātes uz soliņa vai aiz soliņa. Kas tu esi šobrīd? Ko tu dari šobrīd? Jā, tā tad pareizi tu saki, vairs neesmu Latvijas Universitātes menedžeris. Es tagad esmu nomainījis pāris lietas savā dzīvē un esmu pievērsies vairāk tā kā savam izaicinājumam un savai lietai, kas ir kļūst labāks. Tie ir treniņi jauniešiem, gan sezonas laikā, gan arī vasaras periodā, kas ir liels uzsvars. Jo vasaras periods ir tas brīdis, kad jāmet malā ir stereotips, ka vasarā ir tikai jāatpūšas. Jā, tā nav. Ir gan jāatpūšas, gan jātrenējas, gan jākļūst labākam. Tā kā tas arī ir tas, ko es un Lauris Blaus arī daram šajā brīdī. Varbūt pastāst nedaudz vairāk, kas tas ir, tā sīkāk detaļās, kas ir kļūst labāks. Jā, tad kļūst labāks, ja mēs runājam par vasaras periodu, tad tie ir treniņi, kas notiek no rītiem, 7:30 līdz 9:00. Šajā sezonā visi treniņi tiks aizvadīti Rimija Olimpiskajā centrā. Tā nav nometne, šeit nedrīkst sajaukt. Ja? Tad mēs piedāvājam vasaras periodā 52 treniņus. Jaunietis var pieregistrēties un nākt, uz kuriem treniņiem grib. Viņam nav nekāds laika periods. Viņš ir kaut kādā informācijas grupā, kur viņam dod informāciju, kad ir. Jā, tieši tā. Principā visa vasara, katra darba diena mums ir treniņi, gan fiziskās sagatavotības, gan basketbola treniņi. Un jaunietis var izvērtēt savas iespējas un arī, protams, jebkurā gadījumā viņa sporta skolas treniņi un nometnes vienmēr nāk pirmajā vietā. Un tad, ja ir kāds brīvs brīdis, tad droši var nākt pie mums, attīstīt savu individuālo meistarību. Mēs neejam kontaktā tikai vienīgi ar treneri. Un, mēs strādājam pie metienu tehnikām, pie piespēlēm, pie dribliem, pie atbloķēšanām, aizsardzības un tā tālāk. Respektīvi, visas individuālās lietas, kas ir nepieciešamas basketbolā, mēs to piedāvājam un attīstam. Tu pieminēji trenerus un to, ka sporta skolas ir prioritāte. Šis arī tāds mūžīgais jautājums vienmēr šiem projektiem, šo projektu vadītājiem, kas piedāvā vēl papildus treniņus. Kā treneri tavā gadījumā atsaucas un skatās uz to, ka ir šādi papildus treniņi? Pārsvarā ir laba pieredze. Ir laba pieredze, mēs sazināmies, gan treneri sazinās ar mums, gan dažreiz mēs ar treneriem, lai uzzinātu vēl kaut kādu papildus informāciju par spēlētāju. Tas gan vairāk ir sezonas laikā, kur vairāk individuāli tiek strādāts ar šo jaunieti. Bet vasaras laikā jaunietim ir, es domāju, ka pietiekoši daudz brīva laika, un es domāju, ka treneriem ir jābūt priecīgiem, ka viņi zem kontroles tiek trenēti. Tā kā viņš nepavada zālē 7 stundas, un iespējams, ka bez jēgas. Tā ir 1:30 un ar precīziem uzdevumiem,
un ar tendenci, lai šis spēlētājs maksimāli varētu izmantot šo laiku. No rīta pēc tam viņš var darīt, ko viņš tālāk grib. Bet pastāst, kā jūs vispār nonācāt ar Lauru? Es saprotu, ka tas jums kopā ar Lauru radās šis projekts. Kā jūs vispār nonācāt līdz šai idejai? Pandēmija, paldies pandēmijai. Tas bija tas brīdis, kad viss apstājās uz pasaules un bija aizliegti treniņi iekštelpās. Principā sports tika nolikts tā kā 2. un 3. plānā. Mēs ar Lauru sapratām, uzaicinām ne tikai jauniešus, bet arī vienkārši sportot gribētājus ārā Grīziņkalnā, geto basketa teritorijā tajā. Tā kā mums pieteicās bērni, mēs pat nemaz nezinājām, ka mēs gribam trenēt bērnus. Tas ir pats visinteresantākais. Pirmajā gadā mēs tā kā, kaut kas ir jādara, vienkārši kaut kas ir jādara, nākat trenēties, un tas pārauga tādā tā kā arī adrenalīnu un ar kaut kādu foršu sajūtu var noķert, ka tu redz, ka tas jaunietis progresē no treniņu uz treniņu, un tas bija noteikti liederīgi pavadīts laiks. Mēs to transformējam vienkārši ar katru gadu aizvien nopietnākā līmenī un sakārtotākā līmenī, teiksim tā. Ir kaut kādi īpaši plāni šai vasarai, vai varbūt nevis šai vasarai, bet vispār tāda attīstības plāni projektam? Jā, jebkurā gadījumā mēs piedāvāsim treniņus visu gadu. Vasaras treniņi jau ir skaidri, un 4 gadus mēs jau zinām, ko mēs darām, un nelielas korekcijas ir nelielas vasaras plānā. Mēs šogad piedāvājam visus 5 darba dienas. Tātad pirmdien, trešdien, piekdien ir basketbols. Kāda tur tā vecuma grupa? Otrdien, ceturtdien ir fiziskā sagatavotība. Un vecuma grupa ir tā, mēs trenēsimies 2 zālēs Rīgas Olimpiskajā centrā. Pirmajā, visticamāk, lielākajā zālē būs no 10 līdz 13 gadus veci dalībnieki, un otrā mazākajā zālē būs no 14 līdz 16 gadus veci dalībnieki. Tas ir tāpēc, ka viena ir vairāk, otra mazāk? Pirmkārt, viena ir vairāk un otra ir mazāk, un otrkārt tas, ka lai 14, 16 gadīgiem nav jāmācās atkal starp kājām driblēt. Ja viņiem nākošais līmenis, mums pietiekoši daudz treneri ir uzrunāti, lai mēs savāktu maksimāli daudz trenerus gan priekš jauniešiem un arī nedaudz priekš tiem vecākiem. Cik es saprotu, arī LBL direktors Sauls Mētra piedalās šajā procesā. Arī viens no tiem viesiem, kurš ir sēdējis tavā krēslā šajā sezonā. Tieši tā kā ar Salvu mums arī ļoti laba sadarbība ir izveidosies. Principā jau no paša sākuma arī aktīvi. Viņš jau pats arī vienkārši trenē, pats ir bijis fantastisks basketbolists, un viņam arī savu pieredzi, ko iedot, viņam arī savu harizmu ir, un tā kā tieši tāds treneris mums ir vajadzīgs. Man savulaik arī bija iespēja pastrādāt ar jauniešiem, bērniem un mācīt kaut kādus pamatus basketbolā. Es atceros vienu tādu niansi, ka mēs bieži, bet dažreiz uzdevām jauniešiem, bērniem jautājumu, kurus Latvijas basketbolists viņa zina. Tur var būt kāds izspiedu porziņš, varbūt vēl kādu, bet tā kopumā viņiem bilde nelīmējas īsti par Latvijas aktuālo basketbolu. Kā ir tavā pieredzē, vai viņi pazīst Latvijas basketbolistus? Es domāju, ka pazīst. Mums ir pietiekoši veca šī grupa. Visi ir sociāli aktīvi. Viņi seko gan NBA, gan Eirolīgām, gan NBA, arī es domāju, ka noteikti vairāk Latvijas basketbola līgām un bet Latvijas-Igaunijas basketbola līgai. Tā kā arī, protams, no Latvijas klubiem mums šie treneri ir. Paši spēlētāji un viņi zina viņus, tā kā tur tādā ziņā viss kārtībā. Vēl viena svarīga lieta būs arī kļūst labāks juniors šajā sezonā. Tas arī jauninājums ir. Tie treniņi gan notiks pēcpusdienā, arī Rīgas Olimpiskajā centrā. Vecums no 7 līdz 9 gadi bez pieredzes. Bez pieredzes. Tā kā visiem tiem, kas varētu gribēt spēlēt kādreiz basketbolu, tagad būs ļoti labi iespēja izmēģināt jau to vasarā. Un pēc tam transformēties jau uz kādu sporta skolu. Tas pirmais solis jau būs spērts pirms. Preventīvais darbs būs veikts. Jā. Es pieļauju, ka tagad, ņemot vērā basketbola izlases popularitāti, arī man, starp citu, darbā viena no kolēģiem prasīja pēc pasaules kausa basketbolā, pat ne, vēl pirms pasaules kausa basketbolā, bet kad bija jau šis popularitātes vilnis sācies, kad dēlam jau ir 11 gadi, bet viņš grib sākt trenēties. Un tā kā nāk ar vienu jaunu bērnu arī pateicoties mūsu izlases sniegumam. Noteikti.
Labi, bet veicināsim vai mēģināsim veicināt to Latvijas basketbolistu atpazīstamību arī vietējā mērogā, jo raidījuma turpinājumā mēs, protams, runāsim par vietējām aktualitātēm un šajā gadījumā par PAF, bet Latvijas-Igaunijas līgas pusfināliem visu pirms un pēc tam arī pār spēlēm pār Godalgām. Esam noskaidrojuši uzvarētājus pusfinālos, komandas, kas cīnīsies par zeltu, komandas, kas cīnīsies par bronzu. Nu, vienā no pusfināliem, intriģējošākajā pusfinālā, basketbola klubs Ventspils zaudēja Kalev Kramo komandai, pieveica vienā spēlē un tādējādi pārtrauc Kalev ļoti garo uzvaru sēriju. 24 uzvaras pēc kārtas Kalevam bija un pēdējais zaudējums pirms šīs spēles viņiem bija 25. novembrī. 3,5 mēnešu garumā viņi nebija zaudējuši nevienu maču. Kas tavuprāt tomēr beigās nosvēr tos svarkausus par labu Kalevam trešajā spēlē? Tātad par šo pusfinālu runājot, man bija izdevība komentēt pirmo spēli, kur, teiksim tā, Ventspils neparādīja savu labāko sniegumu, un tas noteikti šī pirmā spēle arī iedragāja nedaudz kaut kādas izredzes Ventspilniekiem pacīnīties, nevis pacīnīties, bet lai iznāktu vēl veiksmīgāks iznākums. Tur gan bija arī sakritības. Išmēlam bija problēmas pirmajā spēlē, nevarēja neko trāpīt, un līdz ar to arī, protams, arī komanda uzreiz sāk buksēt, bet prieks par to, ka tiešām šī otrā spēle sanāca principā uzvarēt, un tad trešajā spēlē arī zaudējums, bet saturīga spēle. Jā, manuprāt, tas, kas pievīla trešajā spēlē, bija tādas varbūt nedaudz kaut kādos brīžos koncentrēšanās kļūdas. Īstenībā tas tāds, kas ir vienmēr visas sezonas laikā bijis par Ventspilu, ka viņi met daudz, bet aizsardzība ir viņa vājais punkts. Un arī šeit bija tādas epizodes, kur ielaiž no vājās malas spēlētāji, kurš ieskrien vai nesavāc līdz galam, nenospēlē aizsardzību, nesavāc atlēkušo bumbu. Un it kā arī Ventspilnieki tika pie daudz uzbrukumu bumbām, bet Kalevs citreiz bija pat 3 bumbas pēc kārtas, līdz, kā saka, uzbruka, kamēr iemet. Tik ilgi nospēlēja šo uzbrukumu. Jā, Kalevam, tā kā tu iepriekš minēji, ļoti daudz uzvaras pēc kārtas, un vispār sezonā tikai viena zaudēta spēle pret Prometēju, un tad tas nozīmē, ka kodols un tas spēles struktūra, taktikas bija jau atstrādāts pamatīgi, un to viņi turpina nest arī uz izslēgšanas spēlēm. Es domāju, ka lielais fināls varētu būt ļoti labs. Pie tā vēl tiksim. Vēl par to pusfinālu, manuprāt, neatradās arī viens tāds spēlētājs, kurš vai varbūt komandas darbība aizsardzībā, lai ierobežotu Benu Šungu. Viņš iemet 26 punktus trešajā spēlē un būtībā ļoti daudz bija ar bumbu. Izprovocēja ļoti daudz pārkāpumus šajā mačā. Noteikti jāatzīmē, ka arī iespējams Linards Jaunzems aizdīja vienu no sliktākajām spēlēm sezonā. 0,7 uzmet no spēles, un, protams, ja pirmajās spēlēs viņš tur bija 15-16 punktus iemests, tad skaidrs, ka šie punkti noteikti pietrūka arī šajā cīņā. Runājot par Benu Šungu, es kā basketbola entuziasts un bijušais basketbolists sakoju līdzi viņam nedaudz, ko viņš dara. Viņš, ir produktīvs uzbrukumā, bet viņš milzīgu spiedienu izdara aizsardzībā. Nevienu brīdi viņš nedod uzelpot, nevienu brīdi nevar spēlētājs pacelt galvu un redzēt laukumu. Bens Šungu ir vienmēr klāt, aktīvs ar rokām un ļoti labi strādā aizsardzībā. Tas arī pārnes viņa produktivitāti arī uz uzbrukumu. Ja? Tā kā arī mums Amerikā arī mums skaitīja, tad, kad es spēlēju Amerikā Sidney Hall universitātē, mums skaitīja deflections, tātad cik reizes tu pieskaries bumbai. Ja, tātad iztraucē uzbrukumu. Ja. Mums bija Fulkvans Edvins komandā, kurš bija NCAA pirmās divīzijas labākais pārķerto bumbu džeks, un viņam tie deflectioni bija vienkārši kosmiskā līmenī. Tā kā katru spēli deflectioni, viņam 40 deflectioni bezmaz vai bija spēle. Wow. Tā kā varbūt es nedaudz pārspīlēju šajā brīdī, bet līdz ar to nāca arī šīs pārķertās bumbas, un Bens Šungu arī viens no šiem spēlētājiem, kurš ļoti aktīvs ir un palīdz saviem kolēģiem, un jā, tā kā spiediens uz bumbu ir tas viņa spēcīgais ierocis, un viņš to ļoti labi pārnes arī uz uzbrukumu. Te droši vien vēl jāpiemina, varbūt mēs varam paskaidrot to deflection. Tas nav obligāti pārtvertā bumba, tas ir bumbas ceļa, teiksim, iztraucēšana, un bieži vien tas var novest pie
nezinu, pārtots bumbas kādam citam, savam komandas biedram, vai, piemēram, uzbrukuma ritma izmaiņām, un līdz ar to tur sanāk pretiniekiem sarežģītāks smetiens kaut kāds. Tieši tā, tātad, lai varbūt ne basketbolists saprastu, ja es tagad stāvu ar bumbu un man pretinieks pieskarās viņai, man nākas pārlikt viņu kā minimums uz otru pusi vai pat sagriezt muguru. Tas man kā uzbrucējiem sarežģīja situāciju. Un tas, protams, ka ietekmē uzreiz to spēles flow, ja, to kā darbojās uzbrukums. 1,5 sekundes aizture varbūt tiešām neprecīzi piespēlē. Varbūt tas spēlētājs pats izmet bumbu ārā. Ja? Man aizsargam stils tas nav vai pārķertā bumba, bet viņš ir to spēles gaitu ietekmējis. Tā, kā, tā varbūt, ir tā svarīgākā lieta. Ja. Nu jā, un tas droši vien ir raksturīgs vispār Kalevam. Viņa ir ļoti fiziska komanda, tā komplektācija ir tāda, ka tur ir ļoti fiziski spēlētāji savākt. Un pat tagad, kad viņiem ir, it kā Kirves ir jau ilgu laiku ārā, Hugo Toms nespēlē, Jānis Bērziņš, ja? Spēlētāji arī ar labiem izmēriem, kas var labi spēlēt arī aizsardzībā. Un nekaunīgi. Jā, un tāpat viņiem arī atrodas nākamie, kas tā ir tieši tāpat. Tieši tā, viņiem ir sabalansēts sastāvs. Ļoti līdzīgi kā nākošā komanda, visticamāk, par ko mēs runāsim Prometejs. Ja? Tad viņiem arī ir spēlētāji, kas no soliņa var nākt un izmainīt spēles gaitu. Bet pabeidzot par Ventspili, tagad viņi cīnīsies par 3. vietu. Pirmo reizi kopš pašas pirmās līgas sezonas, tātad kopš 19. gada pavasara viņi atkal ir 4. Toreiz viņi noslēdza sezonu ar čempionu titulu, šoreiz cīnīsies par bronzu pret Vefu. Kopumā vērtējot, vēl mēs par bronzas spēli arī atsevišķi parunāsim, bet kopumā vērtējot Ventspilnieku sezonu, tavuprāt? Es domāju, ka fantastika. Un Gins Fogels ir paveicis labu darbu. Ja? Un vēl viena maza nianse, ko varbūt parasts cilvēks neredz. Viņiem, tu zini, cik sezonā bija spēlētāji? Zinu, skaitīju. 12 spēlētāji. 12 spēlētāji. Tātad visu sezonu viņi spēlē ar vieniem un tiem pašiem spēlētājiem. Ir milzīgs uzticības kredīts. Ir milzīgs uzticības kredīts. Spēlētāji visticamāk, jau apzināti, jau vairs nekādas izmaiņas nevar, protams, ka būt, bet viņi spēlēs pietiekoši daudz. Jaunie spēlētāji nāk ar enerģiju. Starp citu, 3. spēlē diezgan liels minūtes arī Salnājam, Ozeram, jauniem spēlētājiem. Viņi tik iesaistīti jau. Jā, nāks arī Mežuls nespēlēt, protams, tas jāpiemina, kas arī noteikti bija savā ziņā faktors, kas varēja ietekmēt spēles laiku jaunākiem spēlētājiem. Bet jā, tiešām šis ir, protams, Valters Vēvers būtu spēlējis, ja viņš nebūtu savainojies pirms sezonā, bet tad iespējams kāds cits spēlētājs nebūtu komandā. Jo Dešons Francis tika piesaistīts pēc Valtera Vēvera savainojuma. Bet tas ir unikāli jebkurā gadījumā, protams, kad viena komanda... Jāteic, arī veiksmi tomēr stāv klāt, ka tev nav tas savainojuma. Arī fakts, jā. Nu labi, un otrā pusfināla sērijā Prometeja, krietni mazāk intriga. Tur divos mačos izdevās visai pārliecinoši apspēlēt Vēfu. Pirmajā spēlē tā rezultāta starpība beigās nav tik pārliecinoša, +10, bet Vēfs abās spēlēs nespēja gūt vairāk par 66 punktiem. Otrajā spēlē Prometejam +21. Likumsakarīgi? Es domāju, ka pavisam noteikti. Tātad, ja mēs paskatāmies, es gan nezinu abu komandu budžets, bet es domāju, ka viņi ir 5 reizes lielāki par labu Prometeju. 4 vai 5 reizes par labu Prometejam. Tā kā, protams, ka VF ambīcija noteikti bija spēlēt finālā un noteikti uzvarēt šo līgu. Es gribu piebilst, varbūt viņi šo iespēju palaid garām regulārajā turnīrā. Zaudējot tur Taltekam, piemēram, protams. Un paliekot 3. Nevis 2. Jā. Tas ir pavisam noteikti, bet tomēr izslēgšanas spēles ir izslēgšanas spēles. Mēs izslēgšanas spēlēs aizmirstam regulāro sezonu, tāpat tās ir nomainījies sastāvs, ir vairāk spēlētāji nākuši klāt VF Rīgas komandai. Ļoti drastiski mainījies. Jā, tieši tā, un ambīcija noteikti bija spēlēt lielajā finālā, ja neuzvarēt, bet mums jāpaskatās, ir arī nedaudz skaitļi. Jā. Tātad arī Prometejs ir nomainījis sastāvu, jā, bet tās algas spēlētājiem un iespējas Prometeja klubam ir 5 reizes lielākas. Un gribētos, lai VF Rīga spēlē lielajā finālā. Pirmo reizi bez fināla. Tieši tā, bet ja mēs paskatāmies Exceli, tad diezgan likumsakarīgi. No tāda sportiskā droši vien jāatzīmē tas, ka VF turpināja daudz kļūdīties. Viņi to darīja arī pret Zeļiem sērijā, kur kļūdas bija vairāk kā piespēles, un tagad bija tieši tas pats stāsts. Bet, protams, tas lielais, manuprāt, faktors bija arī soliņa garums.
Jo būtībā ar 6 spēlētāju rotāciju Jānis Gailīts spēlēja un skaidrs, ka pret Prometēju. It kā tu vari uzvarēt 2 spēles, bet tur ļoti ir jāsakrīt visam. Tu vari noteikti uzvarēt 3 ceturdaļas, bet 4. ceturdaļa un spēles beigas ir, kur tu ļoti labi redzi, cik daudz ir rotēti spēlētāji pirms tam un cik svaigi viņi ir. Un, protams, Lotīs, kā viens no tiem, kurš izkrīt, tas ir ļoti būtisks iztrūkums, jo Paips ir labs uzbrukums, varbūt pat noslēdzējis vairāk nekā tāds klasiskāks veidotājs. Arī Lotijam ir labs caurgājiens un tā tālāk, bet viņš tur tāds varbūt vairāk veidotājs. Viņš ir, es komentēju pirmo spēli, kad viņš ieradās VF Rīgas komandā, viņam bija nemaldos 13 rezultīvas piespēles. Tas nozīmē, ka viņš ir vairāk vai mazāk pass first saspēles vadītājs un visai komandai patīk ar viņu spēlēt. Ja, tas arī ir ļoti svarīgs moments, ka tu centies arī uzbrukumā, ja tu esi bez bumbas, ir liela iespējamība, ka bumba līdz tevim atnāks. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi saspēles vadītājai. Jā, protams, ir saspēles vadītāji, kur ir shoot first vai drive first, respektīvi viņi paši darbojas ar bumbu un ir produktīvi un daudz met punktus, bet tas kopējais spēles zīmējums ir daudz patīkamāks apkārt saspēles vadītājiem, kurš investē arī savējos spēlētājos, jo visiem ir jāspēlē pēc tam aizsardzībā. Tieši tā, vai ne? Cik maz tu pieskaries uzbrukumā bumbai, tik maz tu gribi spēlēt aizsardzībā. Tā ir vienkārši cilvēka daba. Ja tu nepieskaries bumbai, tu neesi tik ieinteresēts spēlēt aizsardzībā. Skrien krosiņus tikai, jā? Tieši tā, es Amerikā esmu izbaudījis krosiņus līdz šejienai, tāpēc ir daudz patīkamāk spēlēt ar saspēles vadītāju, kurš dalās ar bumbu. Tā spēles plūdamība, plūdums, teiksim, ir daudz labāks. Un, noteikti Lotīs bija viens Dairis arī. Varbūt, laikam viņam tā sezona varbūt tāda augšā lejā, un viņš vienmēr nav tas, kurš tur gūst daudz punktus, bet viņš ir joprojām virs 40% 3-punktu metējs, un uz viņu aizsardzības tik daudz koncentrējas, ka tas paver iespējas visiem pārējiem. Daira faktors VF Rīgā, ka viņš ir uz laukuma, ir milzīgs. Ir milzīgs, viņš ar savu pieredzi arī saspringtā spēlēs. VFam netrūks saspringta spēle šajā sezonā. Tu redz, ka Dairis ir laukumā. Viss ir kārtībā. Viņš var savākt, viņš var pateikt, hei, tu izdari to, un ir tāds mierīguma sajūta, ka Dairis nav uz laukuma, ir savādāk. Un vēl noteikti, ja mēs tā individuāli spēlētājiem pieskaramies, tad droši vien Toro arī šajās spēlēs sastapās ar Ula Bērokaus līmeņa top centru fizisko pretestību, un tur viņa produktivitāte. Jā, viņš savāds bumbas, viņš deva otrās kaut kādas iespējas, arī netik daudz, cik parasti, bet punktu un teiksim, finishingā noslēdzot uzbrukums, viņš nebija tas, kas viņš bija spēlējis pret vājākiem pretiniekiem. Mēs runāsim vēl par sezonas MVP, ja? Okay, tagad baigi neizplūdījuši, bet tas bija faktors, man liekas, arī šajā protams, sērijā. Toro mums jāsaprot, tas viņam nevairāk kā 2 metri ir. Viņš ir ļoti fiziski spēcīgs, bet līdz kaut kādam brīdim. Protams, jo tev ir kaut kāda robeža, līdz kurai kur tu nevari pārsvarēt. Un nevelti viņš spēlē VF Rīgas komandā, nevis Eirolīgā. Viņš spēlē Somijā un Nīderlandē, nevis kaut kur citur. Es starp citu, tev nepārsteidz, ka tas, ka treneris Gailīts tomēr izmantoja būtībā 6 spēlētāju rotāciju. It kā uz soliņa praktiski nepiecelts palika Butīrins. Un arī Pīnis un Putāns tur ļoti, ļoti simboliski iesaistījās. Skaidrs, ka tie spēlētāji varbūt pēc sava līmeņa ir cita līmeņa spēlētāji, vai vēl nav tāda līmeņa spēlētāji, kas var, teiksim, kvalitīvi spēlēt, bet kaut kādu atpūtu varbūt iedot lielāku. To noteikti varēja izdarīt treneris, bet treneris ir spēles zīmējums, ir kaut kādas lietas, pie kā treneris arī pieturās, un ja viņam bija plāns spēlēt ar 6 spēlētājiem, tie noteikti ir spēlētāji, kam viņš uzticās visvairāk laukumā, un negribēja riskēt kaut kādos brīžos ar vēl lavīnas turpināšanos rezultātu izteiksmē, tāpēc šoreiz mēģināja nospēlēt tā. Varbūt, ja būtu jāspēlē vēlreiz, varbūt kaut kas mainītos. Jā, to jau pēc tam vienmēr ir vieglāk. Tieši tā, protams. Reflektēt uz to, kas ir noticis. Jā, pirmo reizi tātad līgas vēsturē VFs nespēlēs finālā, un finālā nebūs neviens Latvijas klubs līdz ar to. Bet pirmo reizi kopš debijas sezonas Ventspilnieki cīnīsies par medaļām, un tieši par to arī tagad raidījuma turpinājumā.
Līgas pirmais fināls 2019. gadā noslēdzās ar Ventspilnieku triumfu. Toreiz viņi apspēlēja VFU Tallinā notiekošajā Final Four. Kopš tā laika formāts ir pamainījies. Šogad nav Final Four, bet joprojām vienā spēlē noskaidrosim medaļu ieguvējus. Un atkal medaļas izspēlēs VF un Ventspils komandas. Šoreiz gan šī cīņa notiks par bronzas godalgām piekdienas vakarā 18. aprīlī pulksten 7. Rimija Olimpiskajā centrā VFs pret Ventspili. Šosezonā abas komandas ir tikušās pat 4 reizes oficiālos mačos, jo 2 cīņas bijušas Latvijas-Igaunijas līgā un 2 spēles arī Latvijas kausa izcīņā. 3-1 ir sezonas bilance. VFs uzvarējis 3 mačos. Ventspilniekiem vienīgais panākums bija Latvijas kausa izcīņā savā laukumā. Viņi toreiz apspēlēja ar 6 punktu pārsvaru rīdziniekus. Harald, cik liela nozīme ir tām iepriekšējām spēlēm sezonas ietvaros? Ja tu atceries sevi kā spēlētāju, jo tas ir faktors, ko bieži vien uzsver tur apskatnieki pirms kaut kādos preview kā šeit, bet tā reāli gatavojoties sērijām, cik daudz tu kā spēlētājs atceries vai tev paliek atmiņā kaut kādas epizodes no iepriekšējām cīņām? Noteikti, un sezonas rezultāti ir, ja nav krasi mainījies sastāvs, kas šajā gadījumā ir nedaudz VFam par labu. VFam salīdzinot ar pirmo spēli ir ļoti mainījies. Vēl pie tam VFam par labu, laikam tā jāsaka nedaudz. Un 3-1 ir regulārajā sezonā, līdz cik uzvarām mēs spēlējam? Viena spēle. Tātad viena spēle, tur var notikt jebkas. Ja? Būsim atklāti, ja būtu jāspēlē līdz 3 uzvarām, ja, tad iespējams būtu atkal līdzīgs rezultāts 3-1. Es teiktu tā VFam par labu. Vienā spēlē var notikt jebkas. To vienīgo uzvaru var izcīnīt To vienīgo uzvaru var izcīnīt arī, es atvainojos, bet Latvijas universitāte var uzvarēt vienā spēlē VF Rīgu. Ja? Bet šajā situācijā, protams, ka es gribētu teikt tā, ka VF Rīgai ir nelielas priekšrocības, bet bronzas arī visiem noteikti jāiet skatīties šī spēle. Es domāju, ka viņi būs emocionāli. Protams, ka sagatavoties uz vienu spēli ir daudz vieglāk nekā uz sēriju. Ja? Tas no Ventspils. Kāds atšķirs starp citu? Tas no Ventspils. Visu vai neko. Vecais labais izlases sauklis, visu vai neko, bet šeit ir kaut kādas varbūt taktiskās lietas, ko treneri ir uzgājuši vai kaut kas vai izmainījuši, kas var pavērst šo spēli par labi. Un plus vēl arī tas, ja vienai komandai aiziet spēle un otra nespēja reaģēt uz to, tur var tiešām notikties jebkas. Tā kā es aicinu visus uz šo spēli un jābūt bombai. Es piedāvāju 3 intrigas pirms šīs spēles par bronzu. Pirmā, manuprāt, ir Whittingtons pret Jaunzemi. Abi ir abu komandu viena no vadošiem spēlētājiem, viena no produktīvākiem spēlētājiem, līdzīgas pozīcijas. Varbūt Jaunzems pēdējā laikā daudz spēlēs arī kā tāds nomināli vieglais uzbrucējs, no perimetra vairāk. Viņš ir izlīdis ārā. Jā, viņš ir izlīdis ārā, bet tajā uzvarā, kur Ventspilnieki uzvarēja VFU, tur Jaunzems sāk spēlēt kā 4. Un, manuprāt, viņš arī ir piemērotāks, ja mēs runājam tieši par aizsardzību, spēlē pret Whittingtonu, vismaz 1-1 aizsardzībā. Jo viņš ir kustīgāks nekā tāds Vasiljevičs, un Whittingtons viņam patīk no perimetra veidot savu uzbrukumu. Es tieši gribēju teikt, ka tā 3. un 4. pozīcija mūsdienās ir sagājusi vienā pozīcijā, 3-4. Ventspilnieki, es atvainojos, ka tev pārtrauc, tomēr ir spēlējuši arī, piemēram, ar Mežulu un Zaķi vienlaikus laukumā, tādu vecāku laiku basketbolu. Tas ir, protams, ka viņiem ir tāda iespēja, jā, bet uzlaižot Jaunzem laukumā, tev kā VF Rīgai vai pretinieku spēlētājiem nedaudz ir jāpielāgojas, jo tev ir reāli 4 mazie spēlētāji laukumā un nosacīt viens garais spēlētājs. Tā kā es domāju, ka šis varētu būt tiešām key moments un ļoti laba pirmā intriga. Jā. Un garais gals arī kopumā, jo es nezinu par Mežuļa gatavību spēlēt šajā spēlē, bet jebkurā gadījumā ir Zaķis un Vasiljevičs, un tad arī Jaunzems garajās pozīcijās un VFam. Ja mēs vēl noņemam Whittingtonu, tad paliek Pīnis un Toro, kas ir varbūt vēl īsāks tas sastāvs. Un Pīnis, lai gan ir
pret Ventspili arī spēlējis lielākas minūtes, teiksim, nekā viņš tagad spēlē pret Prometēju. Tu redz, ka viņš varētu arī tikt izmantots vairāk šajā spēlē, kur jāspēlē pret Zaķu un pret Vasiljeviču? Es domāju, redzot pēdējās spēles VF Rīgai, es domāju, ka nē. Kad VF Rīga krasi nemainīs to savējo spēles zīmējumu. Un būšu atklāts, Pinnim ir vēl jāšķiļās. Pinnim iespējams ir nedaudz jāizlido no Līgsdas. Varbūt uz kādu citu klubu izīrēt, neizīrēt. Vienalga, viņam ir jābružājās, viņam ir jāspēlē ar bumbu, lai šādu spēli viņam uzticētu. Jā, tā kā es domāju, ka treneris Gailīts neusticēsies. Neko daudz nemainīs. Līdz vēl 2 gadiem. Nu, labi, otrais faktors, vai Ventspilnieks spēs trāpīt no distances, jo Ventspils uzbrukums ir ļoti atkarīgs no metieniem no tālās līnijas. Izbraukumos viņi ir metuši šajā sezonā ar 25%, kas nav labs rādītājs. VF gan mājās, gan viesos ir metuši virs 40, mājās pat tuvu 50%. Tātad Olimpiskajā centrā lielākā daļa no spēlēm, mājas spēlēm ir aizvadīts, un tur viņi 47 ir metuši tālmetienus. Nu, vienīgajā uzvarā Ventspilnieki pret VF iemet 40%, 12 no 30. Nu, tas noteikti ir viens no svarīgākajiem punktiem, jo Artūrs Ausējs, tas pats Linārds Jaunzem, iespējams viņam vairāk ļaus mest šos tālmetienus, ja? Zinot to, ka tā nav viņa stiprā puse, un iekritīs, protams, Išmēls. Jā, arī, viņš ir tāds stabilākais. Viņš ir stabilākais, bet spēle pret Kalevu, pirmā spēle, parādīja, ka, ja nekrīt, tad nekrīt līdz galam. Jā, tā kā, citu, kādu tu redzētu VF aizsardzību, teiksim, 2 virtuos pick-and-rollos pret Elamīnu? Jāmēģina atbrīvoties no bumbas. Tātad tas ir vai nu step-outs vai kaut kādos brīžos double-teams. Ja viņš ir iemetis 4 tālmetienus vai 4 labas epizodes no viņa ir nākušas, viņš ir jādzen uz centru. Viens no veidiem ir step-outs, otrs veids ir īstenībā 3 veidi. Tā kā vēl double-teamā var nākt uzreiz viņam virsū, lai viņš uzreiz atdot piespēli. Tad ir VF-am jānorotē. Un plus vēl ir saucamais maiņa, bet agresīvā maiņa, kur ātri sagaida, ja? Ļoti ātri sagaida un atkal dzen uz centru. Tur jāskatās arī, kas tur nāk pretī tajā pick-and-rollā. Droši vien tur tāds pret Toro viņam ir ātruma pārsvars un tur maiņa aizsardzība. Jā, bet nosacīt. Toro tāpēc vēl ir kustīgais garais spēlētājs. Pret Pinni visticamāk, ka nebūs maiņa. Jā, tā kā, bet pārējie jau uz savu pieredzi jau var tikt galā ar to situāciju. Nu, un vēl viens faktors, manuprāt, ir, kura no komandām labāk izmantos savus rezervistus un vispār tādu spēlētāju rotāciju, jo abām komandām ir īsi soliņi. Tātad VF mēs jau pieminējām pret Prometēju būtībā ar 6 spēlētāju rotāciju, un no soliņa punktus abās spēlēs iemet tikai Māris Gulbis. Vienīgais, kurš arī tādas lielas minūtes spēlē no soliņa, pirmajā spēlē 14, otrajā 8 punkti, un Ventspilī pret Kalevu savukārt soliņš 3 spēlēs pienes attiecīgi 13, 20 un 22 punktus vairāk. Nu, no soliņa viņiem bieži sāk Ausējs un Birkāns, kas, protams, ir spēlētāji, kur var arī trāpīt. Nosacīt arī pirmā 5 spēlētāji. Nu, jā, tieši tā. Tā kā šeit svara kausiņš par labu basketbola klubam Ventspils, un plus vēl arī šie jaunie spēlētāji, kas, es domāju, ka nebaidās nākt laukumā un spēlēt, un kā minimums kapāties aizsardzībā, kas ir ļoti svarīgi jauniem spēlētājiem. Tik labi, cik tu nospēlēsi aizsardzībā, tik ilgi tu arī principā spēlēsi. Jā, tev ir limitēts laiks, jā, bet tev ir jānokoncentrējās uz aizsardzību, un es ticu, ka šie jaunie spēlētāji to apzinās. Vēl bija interesanta epizode 3. spēlē Ventspilī pret Kalevu Tallinā. Spēles pamatpiecniekā sāka Vasiljevičs, bet viņu jau nepilns 40 sekundes pēc spēles sākuma nomainīja Ausējs. Un man nepalika skaidrs, vai tā bija varbūt kļūda pieteikumā šo piecnieku, vai arī tas uzreiz bija taktiskais gājiens, ka tu uzreiz padari vieglāk to sastāvu ar Jaunzem kāds 4. Tas varētu būt taktiskais gājiens. It īpaši, ja pretinieku komanda redz, kas tiek sūtīts laukumā vienai komandai, viņi uzreiz reaģē un uzliek sākuma sastāvu un nomaina. Teorētiski jau arī, protams, ka arī pretinieki varēja veikt kaut kādas izmaiņas un kaut ko nomainīt. Vispār ļoti daudz, ļoti ātri treneru rotējas
sastāvs ļoti daudz maiņu jau pirmajā sezonas beigas. Sezonas beigas, tātad mēs esam jau skrējuši 8-9 mēnešus bez mazvai, un tas ir nepieciešams, lai spēlētājiem nebūtu pārgurums. Nu, kas ir tava lielākā intriga šajā duelī VF pret Ventspili? Piektdienas vakarā. Kurš uzvarēs? Kurš uzvarēs, tavuprāt, kāda ir tava prognoze? Kurš uzvarēs? Šeit visi noteikumi par labu, priekšnoteikumi par labu VF Rīgai, bet ir arī savas lietas, ko basketbola klubs Ventspils var izvilkt ārā. Un atgādināšu vēlreiz, ka mums ir viena spēle tikai. Un tur var notikt tiešām jebkas. Aiziet vienai komandai spēle un ir ļoti grūti tikt iespējams atpakaļ. Nu, es domāju, Ventspilniekiem ļoti būtiski, lai tiešām ir tas pienesums gan no Jaunzema, 0 punktu pret Kaleu 3. spēlē. Jā. Arī Ausēs nemeta ar augstu procentu savus metienus. Tā kā es domāju, ka tas arī varētu būt faktors. Vēl viena lieta. Mēs it kā runājam par mājas spēļu priekšrocībām. Es neredzu to kā mājas spēle. Mājas spēle VF Rīgai. Jā, protams, būs banneri VF Rīgas, bet es domāju, ka pietiekuši daudz Ventspilnieku būs ieradušies. Atceries pāris gadus atpakaļ, ko Zaķis teica? Latvijā nav mājas spēļu priekšrocības. Okay. Jā, tā kā izaicinājums VF faniem. Tieši tā izaicinājums VF un arī Ventspils faniem. Tā kā jā, būs ļoti interesants spēle. Ja nu kādam ir vēl vajadzīgs kāds papildus dzinulis, lai ierastos klātienē skatīties šo spēli vai arī pārraidē, tad Roberts Blūms ir pieteicies NBA draftam. 18 gadu vecumā viņš ir uzstādījis Latvijas-Igaunijas līgas rekordus starp profesionāļiem, starp pieaugušiem vīriešiem 41 gūts punkts. Tā kā arī šāda iespēja klātienē apskatīt spēlētāju, kurš, kas zina, varbūt jau tuvāko nākamo gadu laikā var spēlēt ļoti augstā līmenī. Tu prasi man viedokli? Jā, nē, Roberts fantastiski, viss notiekās pareizajā virzienā. Tur, protams, arī ģimeniski viss ir kārtībā, jā, teiksim tā, bet es ticu, ka šis gājiens varētu būt marketings priekš Roberta Blūma. Pirmkārt, lai skauti un NBA virtuvi vispār uzzinātu par viņu. Viņam ir 18 gadi. Viņš var pieteikties, atteikties. Jā, tā kā, un plus vēl arī es ticu, ka Robertam Blūmam varētu būt ambīcija spēlēt NCAA. Jā, tā ir dzirdēts. Es pieņemu, viņam gan vēl 12. klasē jāpabeidz. Tieši tā, nesteigsimies notikumiem pa priekšu, bet es ticu, ka Robertam Blūmam ir ambīcija spēlēt NCAA. Šis ir ļoti labs veids, kā teorētiski piesaistīt uzmanību arī no NCAA pirmās divīzijas skolām, bet tagad ir jābūt ļoti uzmanīgam. Nepārlekt pāri savai astē. Jā. Ir svarīgi, ka tu aizbrauc uz universitāti, kur tu dabūni minūtes, dabūni spēlēt. Protams, pēc iespējas labākā konferencē, kur ir labi pretinieki, bet tā skola jāizvēlās ir tāda un jābūt kaut kādai garantijai, kuras nekad tu nedabūsi, ka tu spēlēsi minūtes. Jā, tā kā es ticu, ka Roberts Blūms aizbraucot uz Arizonu, uz Syracuse vai uz kādu citu super jaudīgu skolu, viņš varētu nedaudz aplausties. Jā, tā kā varbūt tas nenotiek, un es ceru, ka tas nenotiek, bet ir jābūt ļoti uzmanīgam. Nu, šīs ir temats, droši vien, par ko mēs vēl varētu runāt kāds 10 minūtes un ņemt piemērus par to. Arī kā spēlētāji pēc tam, tas pats Martins Pocius nosēžot Djukā, tur vispār knapi pieceļoties no soliņa, tāpat Žalgirī pēc tam spēlēja un līdz Real Madrid tika. Tas, protams, ir jautājums par to, kur pēc tam tu nonāc un vai tev ir kāds klubs, kur atgriezties. Un tā viens ir skaidrs, jo tu labākā universitātē nonāksi, jo tev būs sakārtotāks treniņu process, jaudīgs treniņu process, tev būs ļoti labi sparinga partneri, no kuriem tu ļoti daudz ko iemācīsies, tev viss būs augstākajā līmenī, tu noteikti, ka progresēsi, vai tu dabūsi spēles laikam. Jāatrā par treneriem. Jāatrā par treneri, laikam. Tas ir Blūmam? Nu, jebkuram spēlētājiem, kurš aizbrauc uz koledžu. Nu, ka treneri tur mēdz būt tādas odiozas personības, vai ne? Viņi izdarīs visu, lai dabūtu to spēlētāju, ko viņi grib. Viņi tev sasolīs, bet vai tā būs, tas ir nākošais jautājums. Nu, labi. Skatāmies šo spēli piekdienas vakarā. Ierakstiet varbūt video komentāros zem šī video, kurš ir jūsu favorīts, vai Ventspils šajā duelī. Mēs savukārt pievēršamies finālam. Otro gadu pēc kārtas Latvijas-Igaunijas līgas finālā spēlēs Prometei, un otro reizi vēsturē finālā spēlēs arī Kalev Kramo komanda. Pirmo reizi tas notika Rīgā, kur viņi izcīnīja panākumu, toreiz pēc pandēmijas, vēl pandēmijas laikā.
Olimpiskajā centrā notika fināls un Kalev finālā pieveica VF. Šoreiz viņiem finālā Prometēja komanda. Regulārajā sezonā abas komandas dalīja panākumus uz pusēm. Prometēja izcīnīja uzvaru Rīgā, ļoti pārliecinošu panākumu. Nu, tas arī bija Kalev vienīgais zaudējums sezonā 25. novembrī, pēc tam 24 uzvaras arī pēc kārtas. Taiskaitā pret Prometēju savā laukumā ar rezultātu 80-65 izdevās Prometēju stipri ierobežot uzbrukumā, kas Prometējiem ir bijis tāds galvenais ierocis, teiksim tā, rezultīvākā komanda līgā bijusi šajā sezonā. Lai kāds būtu bijis sastāvs, Kalev Kramo, mēs jau pieminējām nedaudz iepriekš, cīnījušies ar savainojumiem, ne tikai ar pretiniekiem, bet lai kāds būtu bijis tas sastāvs un pieejamie spēlētāji, viņi ir spējuši demonstrēt tādu augstvērtīgu sniegumu. Kāpēc tā? Treneru faktors, es domāju, jo, ja nemaldos, kā savs treneri? Heiko Ranula. Ranula, tieši tā, viņš ļoti labi sev pierādīja Pērnavas laikos, jā, izcīnot čempionu titulu. Viņš ar Pērnavu izgāja visu ciklu, ja? Bronza, sudrabs un tituls. Tieši tā, un tagad viņš ir pārnesis to pozitīvu enerģiju arī uz Kalevu Kramo. Ja nemaldos, 2 sezonas, pareizi viņam ir? Otrā sezona, jā. Pagājušo sezonu FIBA kausa pusfināls. Jā, tieši tā kā ļoti labas sezonas. Pirms sezonas bija runas, kad ir problēmas ar finansējumiem un vēl visu kaut ko un tā tālāk. Viņi ir noturējuši savējo kursu, un es domāju, ka ar uzviju. Un, jā, tā kā Kalev Kramo ir ļoti, nu, tā kā, ja tu man prasa sezonas pārsteigumu, tas noteikti ir Kalev Kramo. Jā. Un, jā, tā kā. Nu jā, regulārajā sezonā tātad uzvara. Skaidrs bija tas, ka Kalev jau tāpat būs starp favorītiem, bet tas, ka viņi spēlēs tik pārliecinoši, tas droši vien ir tas kas vēl? Tagad palabojam, ja es kļūdos, apmeklētākā spēle šajā sezonā Kalev Kramo pret Prometēju. Tam mēs arī vēl pieskarsimies, bet ja mēs par 3 intrigām, ko es atzīmēju, tad, manuprāt, tevis jau slavētais Šungu ir spēlējis lieliski. Kalev vispār šajā sezonā meklēja īstos ārzemniekus. Viņiem mainījās viņi, un tagad sezonas otrajā pusē janvārī pievienojās Bens Šungu no Vācijas pēc spēka 2. līgas. Viņš ir nospēlējis 6 spēles Bundeslīgā savā karjerā Vācijā. Tad pagājušo sezonu pabeidz 2. līgā Pro A, un arī šo sezonu pusi nospēlēja Pro A līgā. Tagad atbraucot uz Kalev Kramo, viņš ieskrējās tā pamazām, bet viņš ir labākās spēles aizdījis tagad tieši playoffā. Viņš ir metis šajā sezonā virs 50% tālmetienus, pie tam pie liela izmesto metienu apjoma. Ja? 1,9 iemesti metieni, 3,5 izmesti. Nu, manuprāt, viņam šis līmenis ir jānotur pret Prometēju, ja Kalevam ir ambīcijas uzvarēt šajā spēlē. Runājot par pirmo intrigu, vai Šungu spējas noturēt līmeni arī pret Prometēju, es domāju, ka īsajiem spēlētājiem nedaudz priekšrocība ir tieši Kalev Kramo. Ja, un tieši Benam Šungu un viņš kā galvenais vijolnieks, teiksim tā, noturēs viņu. Viņš ir ļoti labi ieskrējies, tas arī ir pārliecības jautājums. Es domāju, ja tu paprasītu, kurš labākais spēlētājs tagad pasaulē, viņš teiktu es. Ja, tā ir puse no uzvaras basketbolā, un viņš tiešām ir pierādījis to, ka viņš pamazām ir progresējis no Vācijas 2. līgas, tiek līdz Latvijas-Igaunijas basketbola līgai un tagad spēlēs lielajā finālā. Kurš labākais spēlētājs? Es esmu labākais spēlētājs. Ja, tā kā es domāju, ka tur ar pārliecību viss ir kārtībā un ir labs priekšnosacījums, lai viņš pret Kalevu mazajiem spēlētājiem, Prometēju mazajiem. Prometēju mazajiem spēlētājiem būtu pusgalvties labāks. Okay. Tas ir interesanti, jo būtībā jau Kalevam, ja ir jāizšķiras viens tas spēlētājs, jāizvēlas, kuram dot bumbu tad, kad vajag punktus, tad, kad ir jāpavelk komandas priekšu. Tāpat kā trešajā spēlē pret Ventspili, viņš bija ļoti daudz ar bumbu 3. ceturdaļā. Un tieši tad arī tika veikts šis izrāviens. Es domāju, ka viņš ir tas, kuram Kalev dos bumbu, ja būs vajadzīgs veidot punktu bumbas. Labi, otrā intriga. Vai Kalev Kramo izdosies bremzēt spēles tempu? Un šeit es ar to domāju uzvaru pret Prometēju. Kalev izcīnīja ielaižot 65 punktus un ļaujot Prometēju tikt tikai pie 5 punktiem ātrijos uzbrukumos. Un, manuprāt, ja Prometēji tiek bremzēts spēles temps, viņi pārsvarā tādā pozicionālā spēlē ļoti daudz cenšas spēlēt caur kādu savu garo spēlētāju. Visu laiku laukumā ir vai no Odiasī vai Balvins.
kas ir atšķirība no iepriekšējās sezonas. Un Kalevs savukārt ir labi instrumenti, viņiem ir pietiekami sabalansēts un fizisks sastāvs, lai ir dažādiem aizsardzības risinājumiem tādā fiziskuma cīņā, fiziskumā un cīņā nezaudētu sodu laukumā. Nu, ļoti svarīgs moments būs, cik maz vai daudz kļūdīsies Kalevs. Ja mēs kļūdamies pret Prometēju, Prometējs lido. Jā, tas ir pierādījies no spēles spēle. Ļoti atletiski spēlētāji, gan pa vienu, gan pa otru pusi skrien uz priekšu, viena piespēle, divas piespēles. Tur ir pārsvarā slam dunk. Jā. Tāpēc ļoti svarīgs moments būs tiešām šīs kļūdu samazināšana, plus jāuzbrūk ir pēc principā pirmās iedotās iespējas, jo arī Prometēja spēlētāji ir ļoti gariem roku izvērsumiem. Ja tu spēlēsies pa ilgu uzbrukumā, ir liela iespēja deflectionam, ja? Un tas var atkal novest pie ātrā uzbrukuma Prometējiem, tāpēc ir jāuzbrūk pēc iespējas ātrāk, un tas arī palielinās to spēli. It kā izklausās jocīgi jāuzbrūk pēc pirmajām iespējām, lai palielinātu spēli, bet ko tas nozīmē? Kā minimums Prometējiem jāizcīna atlēkusī bumba vai jāizņem bumba no tīkliņa, lai viņi dotos uzbrukumā. Viņi nepārķer bumbu un neskrien uz touchdown. Nu jā, tieši tā, un arī Kalev tad attiecīgi var koncentrēties tam, ka ir laicīgi, labāk, teiksim, izpildīt to laicīgu atgriešanos aizsardzībā. Nu, un trešais, varbūt tas pēdējais par skatītājiem sākotnēji neizskatās tāds nopietns arguments, bet te gan ir priekšrocība mājas, jā? Vai būs atkal jauns apmeklētības rekords, ir mana trešā intriga. Es paskaidrošu, kāpēc. Tātad mājas spēlē Kalevu pret Prometēju savāc arēnā 5908 skatītājs, kas ir jauns līgas apmeklētības rekords 6 gadu laikā. Labākais rādītājs un izcīnīja uzvaru forši. Bet es paskatījos, kā Prometēja ir gājis ULB Eirokausā šajā sezonā, arī pret, teiksim, augstāku līmeņu pretiniekiem, kas, Latvijas-Igaunijas līgas mērogā, tad attiecīgi Kalevu būtu vislīdzīgākais šajā gadījumā. Un tur bilants ir bēdīgi. No 10 izbraukumu spēlēm šajā sezonā izcīnīts tikai 3 uzvaras pret Pastrītēm Ljubljanu un Hamburgu. Tur arī nebija īpaši daudz to skatītāju un salīdzinoši tukšas tribīnes. Pret Telavivas Hapoel tā gan ir ļoti spēcīga komanda un arī bija virs viņiem tabulā, bet spēle notika Belgradā vispār bez skatītājiem. Savukārt, tur, kur ir bijuši vismaz 2000 līdzutēji, ir piedzīvot tikai zaudējumi. Viļņā atnāca 5000 zaudējums bez ierunām, Badalonā 2,5 zaudējums, Londonā 3,5 zaudējums, Venecijā 2 zaudējums, Buržā 3,5 zaudējums. Un arī šis pieminētais jau Tallinā esošais notikusī spēle ar nepilniem 6000 arī zaudējums. Mājas spēles priekšrocība. Igauni noteikti ir spējīgi savākties uz spēli, un to es esmu piedzīvojis arī pats, gan pat uz Champions League kvalifikācijas sezonas sākumā. Un ne tikai tā, jo viens no argumentiem pēc šīs rekordu uzstādīšanas no Latvijas klubu pārstāvjiem bija, bet viņi jau laid pa brīvu iekšā. Bet toreiz bija arī 10, 15 un 20 eiro biļetes, un viņi tāpat savāca pilnu arēnu. Tā kā, man liekas, ka Igauni ir gatavi atbalstīt uzvarošu komandu, un šajā gadījumā viņi tur var savākties. Un noteikti arī laikapstākļi nāks par labu. Es paskatījos, +2 un slapjš sniegs. Tieši tā, un plus vēl arī viena spēle. Viena spēle atkal ir šis faktors, ir daudz vieglāk savākt lielu skatītāju skaitu uz vienu spēli nekā uz potenciāli 3. Jā, tā kā atkal būs ļoti interesants moments, un ja mēs atkal uz papīru noliekam, Excelī noliekam atkal Prometējs nedaudz priekšā Kalev Kramo, bet viņi spēlē Igaunijā savās mājās, tur gan es redzu mājas spēles priekšrocību. Jā, un bet tad būtībā tu piekrīt, ka šī, kā Enaram Bagātskim patīk teikt, ir basketbola lirika, bet šis varētu būt arī tiešām faktors, ne tikai lirika. Šajā gadījumā es gribētu tā ticēt. Jā. Labi, fināls ir sestdien Tallinā, 19:30 Tallinas lielajā arēnā. Tad arī noskaidrosim čempionus un noskaidrosim arī labākos spēlētājus. Un pavisam īsi par tiem arī redzījuma noslēgumā. Harold, tu kā spēļu komentētājs šajā sezonā tika uzaicināts arī piedalīties sporta centra aptaujā par labākiem spēlētājiem dažādās nominācijās. Un aptaujā, ko es starp citu aizsāku pirms daudz gadiem, kad vēl bija tikai Latvijas basketbola līga, bet tagad jāsaka paldies Emīlam Ozarinskim, kurš turpina šo tradīciju. Un, manuprāt, tas ir tā forši, ka pavasarī mēs
noskaidrojumu. Savācamies kopā. Jā, noskaidrojumu labākos mēdīju izpratnē. Vai tu atceries savu MVP balsojumu? Neatceros, atgādini, lūdzu. Tev bija Jaunzems, Dārgais un Lotīs. Tas bija no Latvijas. Tas bija tikai no Latvijas klubiem. Jā. Man izvēle numur 1 bija Lotīs. Bet varbūt mēs varam sākt ar iziet cauri visiem Latvijas klubiem un atzīmēt kaut kādus, mūsuprāt, tādus vērtīgākos spēlētājus katrā no Latvijas komandām šajā sezonā. Un tad sākam ar apakšgalu un ejam uz augšu. Latvijas Universitāte, tev labi zinām komanda. Kurš būtu tavs MVP Latvijas Universitātē? Es teikšu tā, cerams, ka tagad nesakāps galvā kādam no Latvijas un pietiekoši jaunu spēlētāju tur ir, jā, lai sakāptu kādam galvā, bet man patīk... Bet bilancē jāpaskatās. Jā, arī fakts, jā. Man patīk, kā Rihards Aleksandrovs ir progresējis šajā sezonā kaut cik stabila sezona, viņš nebija izkrits uz kādu ilgāku laiku ārā un epizodiski viņš izskatījās labi. Jā, viņš varētu uzlabot savu stāju un body language, ķermeņa valodu spēles laikā un būt nedaudz fiziski spēcīgāks un izturīgāks, bet epizodiski labi nospēlē, var iemest no distances. Redz laukumu brīžos, kad tas ir nepieciešams, un var uzlikt virstības un savākt atlikušās bumbas. Man droši vien gribētos atzīmēt to spēlētāju, kurš droši vien arī statistikas elitēs ir vislabāk pamanāms. Tas ir Norberts Strautiņš. Viņam arī, manuprāt, tomēr no visām sezonām, ko viņš ir aizdījis Latvijas Universitātē, šī varētu būt tāda labākā. Sezonas sākums bija labāks nekā sezonas beigas. Jā, tas gan. Tur arī vairāk kā 40 punktu efektivitāte pret Valmieru izcīnīt, ja uzvarētu. Tā kā jā. Labi, ejam tālāk. Valmiera. Man ir, es varbūt, kamēr tu domā, ļoti grūti izvēle, jo Valmieras sniegums bija tālu no tā, ko pirms sezonas mēs visi, kā basketbola līdzstēji, kā skatītāji, kā mēdīju pārstāvi gaidījām. Es nezinu, varbūt Seneka Naits, lai gan viņam arī nebija stabilitātes, bet viņš spēja tādu pieklājīgu pirmo soli savā profesionālajā karjerā. Es nezinu. Tad tas ir kredīts šajā brīdī. Bet kuram nebūtu? Nē, ja kāds būtu ļoti labi nospēlējis, tad viņam nebūtu. Tad nebūtu. Tagad šajā gadījumā ir maz jāčakājās, lai noteiktu Valmieras MVP. Tur bija tāds diezgan sabalansēts sastāvs ar nevienu izteiktu līderi. Tā kā ļoti grūti man pateikt par tiešām Valmieras. Jāsaka tā, Valmieras atbalstītāji. Jā? Sezonas MVP. Īstenībā pavisam noteikti. Es domāju, ka tas no gada uz gadiem nāk. Bet šajā gadījumā īpaši, jo, ja komandai neveicās, tāpat tas apslēpums it kā kritās nedaudz, bet tāpat bija pietiekami liels. Viņi ir lojāli. Valmieras atbalstītājs ir lojāls atbalstītājs, un to es respektēju. Dodam MVP valmieriešiem. Paldies, ka nācāt uz spēlēm un atbalstījāt savu komandu. Ejam tālāk. Liepāja. Es domāju, ka tur nav daudz jautājumu. It īpaši šajā brīdī, kad Emīls Krūmiņš ir ārā, Kristaps Tilps ir tas spēlētājs, uz kā balstās lietas. Jā. Viņš ir punktu guvējs, viņš ir ļoti daudz ar bumbu, viņš ir enerģijas līmenis, dažreiz ne tajā labākajā nozīmē. Ķermeņa valoda varētu būt daudz labāka, it īpaši pēc savu komandas biedru kļūdām. Jā, Kristap, ja tu skaties, tad uzlabo lūdzu savu ķermeņa valodu, bet man ļoti, ļoti patīk, kā viņš spēlē. Viņš ir atletisks, viņš ir dinamisks, viņš redz lauku, viņš var iedot piespēli, viņš var iemest no tālienes. Un man patīk viņa enerģija, viņam ir jātransformē viņu uz nākošo līmeni. Tas, kas es piekrītu par visu, ko tu teici, un, manuprāt, Liepāja spēlēja tik labi, cik spēlēja Kristaps šajā sezonā. Jo viņi bija ļoti, ļoti atkarīgi no Kristaps snieguma. Tad, kad Kristaps nevarēja trāpīt tur 100 sodu metienus, mēs pārspēlējām, protams, ļoti daudz sodu metienus met garām vai ļoti daudz kļūdījās, tad arī visu Liepājas komanda, tas ietekmē visu komandas sniegumu. No tādiem stabilākajiem varbūt Dubults varētu būt, bet viņš nebija tik spilgts, lai viņu varbūt izceltu kā tur MVP.
tieši tā, dubults dažās epizodēs noraustās no savas ēnas. Ja viņš lidotu pāri visiem un triektu bumbu grozā no augšas, būtu pavisam cits stāsts. Es to pagaidām nesaskatu, viņam ir potenciāls. Manuprāt, es viņu neieliku toreiz savā balsojumā labākajos aizsardzības spēlētājos, bet viņš man bija tuvu tam trīniekam. Viens no tādiem, kas aizsardzībā arī savu darbu labi paveic. Ogre. Kristaps dārgi, jādod Kristapam dārgiem, jādod kapteinim, viņš tomēr ir ļoti labs brīžos, kad viņš izcīna atlēkušo bumbu un velk bumbu pāri laukumam, un tagad ir svarīgs moments, visi zina, ka ir jānesās uz priekšu, jo liela iespēja, ka viņi dabūs bumbu, un tas pavelk visu komandu uz priekšu, un Kristaps dārgais, pirmkārt, viņš var pats sev šajos brīžos izkārtot labu metienu, vai no pustālās distances floaterīts, vai arī viņš tiks līdz groza apakšai, vai arī biežāk būs izmetiens pareiziem spēlētājiem, un tie spēlētāji zina, ka ir jāmet pa grozu. Ja Kristaps iet caurgājienā, ir piespēle, man visticamāk ir zaļā gaisma, lai es mestu pa grozu. Un tur arī ir labi metēji, tieši tā, medis un tā tālāk. Tieši tā, un tā ir milzīgs pienesums. Un kā Kristaps nedara šo funkciju, tā arī komandai ir pavisam savādāk sniegums. Jā, es tev šeit absolūti piekrītu. Varbūt gūto punktu izteiksmē ir mazāk, tas nav tas svarīgākais šajā gadījumā. Jā. Es domāju, ka varbūt, ja pilnu sezonu būtu nospēlējis Andris Misters, tad varbūt viņš būtu tagad tās pēdējās spēles Latvijas līgas play-offā, varbūt nav tik spilgts, bet viņam arī noteikti būtu bijis potenciāls aizdīt ļoti labu sezonu, bet viņš aizdīja salīdzinoši maz spēles, vismaz ar Kristapu salīdzinoši. Labi, tad pirmās 3 labākās regulārā turnīra komandas Latvijai bija Zeļiem. Ir kāds, kurš tev palicis spilgtāk atmiņā? Zeļi arī ir sezonas MVP noteikti ir Edgars Buļs. Jā, tad viņš ir pirmais MVP par uzdrīkstēšanos un iesākšanu un darīšanu, bet no spēlētājiem arī ļoti daudz Francis Lācis, Zigmārs Raimo. It kā teorētiski vairs nevaram ieskaitīt pie MVP, ja, bet viņi bija tie galvenie dzinuļi sezonas sākumā. Toms Skuja labi sev parādījis. Osborns ir labi sev parādījis. Tā kā, tur bija tādi vairāki spīdekļi, bet ja tu man paprasi vienu MVP, tad es tev šeit arī nevarēšu. Tad tu dod Buļam, jā? Es dodu Stafam, jā. Es laikam iedodu Zigim, jo manuprāt, Zeļiem vienā sezonā bija 2 komandas. Īstenībā arī, ja mēs skatāmies pieteikumos, 24 spēlētāji izgājuši laukumā. Tās ir 2 pilnas komandas. Bet, protams, tas tā jokojoties. Bet tajā sezonas pirmajā pusē, kad Zigis un Lācis bija komandā, man personīgi patika labāk tas spēlētājs basketbols. Viņš bija ātrāks, dinamiskāks. Zigis darīja to, ko dārgais dara Ogrē bieži vien. Pēc īstenības bumbas pats iesāk uzbrukums un arī ir apveltīts ar labu piespēli. Un gal galā arī līdzīgi kā dārgais, arī savā laukuma galā viņš ir viens no labākajiem spēlētājiem, proti aizsardzībā. Tā kā, manuprāt, es varbūt, ja būtu jāizvēlas viens, tad iedotu viņam, lai gan, protams, šobrīd mēs viņu varam apsveikt ar uzvaru olimpiskajā kvalifikācijā. Apsveicam. Jā. Ventspils. Ventspilnieki. Tu atzīmēji Jaunzemi kā savu favorītu, vismaz tajā balsojumā? Jā, tieši tā, bet Išmēls arī. Ļoti laba sezona, stabila sezona. Tad vēl viens skatītājiem, arī vēl viena lieta jāsaprot. Viņiem ir 2 spēlētāji starp labākajiem punktu guvējiem plus komanda labi spēlē. Tas ir milzīgs rētums. Parasti ir tā. Jo labāka komanda, jo tie vidējie rādītāji slīd uz leju, jo daudz vairāk spēlētāji tiek iesaistīti. Ventspils stāsts ir pavisam savādāks. Ja? Mums ir Išmēls, mums ir Jaunzems, un turpatās blakus bija arī Ausējs. Ja? 14. vietā pēc regulārās sezonas. Top 14, 3 spēlētāji. Un vēl pie tam viens ir 1. vietā, un otrs ir, ja nemaldos, 3. viņš bija. Un tā kā tas ir pilnīgākais unikums, un tā kā es palikšu pie Jaunzema. Es palikšu pie Jaunzema. Es toreiz savā balsojumā augstāk, protams, man trīniekā bija 3 dažādu komandu pārstāvji, un man no Ventspilniekiem bija Ela Mins. Viņš bija rezultīvākais līgas spēlētājs un visi tie faktori, ko tu minēji. Jaunzemam, manuprāt,
super sezona. Es ļoti ceru, ka viņš spērs nākamo soli un viņš noteikti to ir nopelnījis. Man liekas, man mazliet paliek atmiņā tās spēles pret tādām, teiksim, jaudīgākajām komandām, kas viņam neizdevās tik labi un kur varbūt pietrūka tas viņa pienesums. Skaidrs, ka man tagad ir svaigā atmiņā šī pēdējā spēle playoffā pret Kalevu, jā. Bet bija arī citas spēles, kur viņš varbūt tajās, pret tādiem lielākiem pretiniekiem nenospēlēja tik spilgti. Tā kā tas varbūt ir tas faktors, kāpēc es šoreiz Elamīnu ņēmu augstāk. Un Vefs? Vef Rīga šis arī būs grūtais. Man ļoti patīk, kā Džaiziks Lotīs ienāca iekšā, kā jau iepriekš minēja, kad dalās ar bumbu un pavisam savādāk šī komanda izskatās. Dairim labas spēles, īpaši pret valmieriešiem. Jā, pret valmieriešiem. Pret klubu, kurā viņš ir valdē. Jā, tieši tā. Tā kā pret Valmieru viņam kaut kāds mazais naidiņš, bet ļoti pret labi. Savējiem nevis naids, bet tieši gribas varbūt parādīt. Jā, tieši tā. Un ļoti labi nospēlēja šīs spēles, kā jau iepriekš minēja. Dairs ir tas spēlētājs, kurš var negūt super daudz punktus, bet viņš ar savu pieredzi un savām lietām mēs vēl pie tam neredzam ģērbtuvi. Un es domāju, ka tur viņš ir šīs sezonas MVP. Es atdošu Dairim. Es savukārt tad Lotijam tomēr, jo Lotijas, manuprāt, bija tas. Arnaldo Toro savāca brīnišķīgu statistiku vidējo, jā, tur iespējams double, bet, manuprāt, Lotijas bija tas, kurš pavilka komandu uz priekšu brīžos, kad komandai tas bija vajadzīgs un atnesa bez maz vai vienpersonisku uzvaras. Pret Prometēju izcīnītajā uzvarā, kad Toro nespēlēja. Rapla. Jā, bet pret Prometēju viņš iemet 11 punktus pēdējā ceturdaļā. Būtībā nosvarot to svaru kausus beigās par labu Vefam. Un pret Raplu pēdējā spēlē Daugavpilī tieši viņš atnesa uzvaru. Tā kā, manuprāt, skaidrs, ka viņš arī ir redzamāks, jo viņš ir ļoti daudz ar bumbu kā mazais spēlētājs. Tā kā bija arī Toro daudz balsu saņēmis toreiz šajā sportcentra balsojumā, bet, manuprāt, tomēr Lotija ieguldījums varētu būt augstāks. Pieņem. ja mēs tagad izvēlētos sezonas MVP, vai tur redzētu kādu arī no igauņu puses, kas tev ir palicis atmiņā? Es neredzu. Es redzu vairāk no Latvijas puses. Tas ir, tie ir spēlētāji no Prometēja. Es vienkārši tagad skatos no savas basketbola prizmas, kā spēlētājs, pret kuriem spēlētājiem es nekad negribētu spēlēt. Tas būtu Odiase un Balvins. Jā, tātad pret Balvinu es esmu spēlējis izlasē, bet 25. Gada jā, tieši tā. Un Balvins ir tas spēlētājs ar saviem 2 metriem 13. Nē, vairāk 17. 2,17 m, 130 kg, ar kuru tu nevienu brīdi negribi nesaķerties, bet sastapties laukumā. Jā, tātad tajā brīdī, kad viņš ir laukumā, pilnīgākā dominants zem groza. Ja, un vienīgais brīdis, kur tu vari noķert Balvinu, ir tajā brīdī, kad viņš taisa pirmo driblu, ja 3 spēlētāji viņam apskrien apkārt. Ja viņš uztaisa jau savējo spin move, apgriezienu ap savu asi, tad tur jau ir viss. Ja, tev ir ļoti minimāls brīdis, kad tu vari palīdzēt savējam nosacīt centra spēlētājiem un nedod Dievs tur vēl mazāk spēlētājs. Pretī tas ir runājot par Balvinu. Otrs, es pieminēšu par Balvinu. Manuprāt, viens no viņa lielākajiem plusiem ir tas, ka viņš nav sautīgs. Viņš ļoti labprāt dalās ar bumbu. Viņš labi redz piespēli. Viņš ir liels, viņš var atdot piespēli no augšas. Tur viņam neviens nevar tikt klāt. Un viņš arī atdot tās piespēles, ja viņš redz, ka nāk aizsardzība palīdzība. Tieši tā. Un kas vēl, viņš labi met sodmetienus. Jā, tā kā 78%, ja nemaldos, bija, tas ir ļoti labs rādītājs. Viņam pret viņu ir jāpārkāp noteikumi, un viņš to vēl pie tam izmanto. Jā, viņš arī bieži prasa tiesnešiem, un vienmēr patīk parunāties viņam par šo jautājumu. Un otrs ir Odiase. Super atletisks spēlētājs ar ja nemaldos, 2,25 viņam bija, vai pat pie 2,30 roku izvērsums. Pie 2,6 auguma tāds tieši tā kā roku izvērsums dzīvo virs stīpas, aizsardzībā ir biets, ja viņam nav bloķētie metieni. Es tikko paskatījos statistikā, viņam tikai viens bloķēts metiens spēlē ir, bet ja viņš nostājās zem groza, neviens pat neiet groza tūmā. Tur negribas nemaz to kontaktu tieši dabūt. Tā, negribās pirmkārt kontaktu dabūt, un otrkārt neviens nelien, jo zina, ka būs iespējams potenciāli bloķēts metiens. Tā kā tie ir tie, es teikšu tā,
es šoreiz izvēlējos dominējošākos spēlētājus, un no kuriem man visvairāk būtu nosacīt baili, ja es būtu basketbolists. Jā, es savukārt tad igauņu pusē, nav arī, es tev piekrītu, nav tāda izteikta favorīta. Dominējošs basketbolists. Jā, dominējošs basketbolists. Ja no Kaleva jāskatās, tas varētu būt Kirves, bet viņš ir vairāk tāds, teiksim, cīnītājs, cīnītāja tipu spēlētājs, kurš tur labi izcīna ar limitētām iespējām uzbrukt. Jā, tieši tā. Viņš nav tik, teiksim, meistarīgs individuāli, lai tur izšķirtu spēles ar kaut kādām epizodēm. Mārts Rozentāls startu spēlēja ļoti daudz, teiksim, daudz bija ar bumbu un sakrāja labus ciparus. Tagad ir jautājums, vai tu esi aprunājies ar Tartu komandas biedriem? Ne. Jā, tā kā tur tas ir, šis ir tas jautājums. Viņš ir saspēles vadītājs, kurš met daudz punktus. Ir grūti spēlēt ar saspēles vadītāju, kurš met daudz punktus. Nevelti viņa apstājās. Es tā uzskatu. Jā, tātad tas ļoti atkarīgs no šīs saspēles vadītāja komandā, kāds būs sezonas iznākums. Tā kā, tur ir statistiski laba sezona Martam Rozentālam, vai komandas biedri bija laimīgi ar viņu. Es pat teiktu, ka varbūt tas arī taktiskā ziņā kaut kādā mērā viņam, lika tā spēlēt, jo viņš gluži vienkārši spēlē ļoti daudz. Manuprāt, viņš pēc tās dabiskās pozīcijas vairāk ir tāds kombo. Un būtu labi, ja viņam blakus būtu otrs saspēles vadītājs. Tā kā tas sezonas beigās bija, bet viņi arī nespēlēja vienlaikus laukumā. Fakts. Treneris Vērtoma izvēlējās bieži spēlēt ar Rozentālu kā pirmo numuru. Tāpēc viņš bija labi ieskrējies un nes daudz punktus. Jā. Un tad vēl droši vien viņi gan absolūti ne MVP kategorijā, lai gan Kaspars Sūroks no Talteka pirmajā mēnesī dabūja mēneša MVP. Bet kā jaunie spēlētāji, teiksim, tie, kas palika atmiņā, uz kuriem būtu vērts paskatīties un pavērot viņu attīstību nākotnē, tie būtu abi Sūrorgi, gan Taltekā, gan Vīmsī, un no Vīmsī noteikti arī 18 gadus vecais Stefans Vāks. Jā. Tā kā man Vāks atgādina jaunu Luku Dončiču. Jā, tā kā viņiem ir labas līdzības, Vāks ir atletisks, viņš labi lasa spēli, viņš gūst punktus, kas ir un regulāri. Un regulāri. Viņam ir vājāki komandas biedri teorētiski, viņš daudz spēlē, bet viņš to dara. Jā, bet 18 gadu vecumā tev ir jābūt raksturam un kā saka, olām, lai nenobītos to darīt. Jā. Un ne tikai mestu, bet arī spēlēt ar bumbu un veidot garām gājienus. Viņš ir noteikti viens no tiem spēlētājiem, kam jāpiesako ir Instagramā, lai skatītos, kāda viņam ir šī attīstība bijuša. Es ticu, ka nākošajā gadā viņš nespēlēs Vīmsī. Jā, es esmu pat dzirdējis, ka atsevišķi Latvijas klubi ir interesējušies. Skatīsimies. Ierakstiet arī jūs komentārā zem šī video savu MVP šajā sezonā, bet es tev saku paldies, Harald. Kā atrad laiku paviesoties, lai tev veicas tavos projektos. Vienmēr laipni. Un paldies arī jums, ka skatījāties, sekojam līdzi, ejam uz spēlēm, gan par bronzu Rīgā, gan varbūt kāds ir Tallinā un var atbalstīt vai nu Kalev Kramo, vai nu Prometēju pēc savas izvēles. Tā kā tiekamies jau pavisam drīz, kad atskatīsimies uz to, kas tad notika šajās izšķirošajās cīņās par godalgām. Vislabāk!